ceļi. Cik gadus mēs runājam par ceļiem? Jā, tiešām mēs nemitīgi runājam par ceļiem. Cik es sevi atceros? Jā, cik tā ir? Jā. Cik es sevi atceros, ja? Un pastabies, kāda ir situācija Lietuvā un Igaunijā ar ceļiem. Jā. Es biju Igaunijā tikko. Paskatāmies, kāda ir situācija. Un atkal tev ir atbilde, kāpēc, mēs nevainam šo te politiku. Tu vari runāt par tām inovācijām un smalkām lietām, bet kamēr tev nav normāli ceļi, un ja tas uzņēmējs nevar aizvest savu produkciju vai izēvielas par labu ceļu, tikmēr tur nekā nebūs. Nekā nebūs, un jauni cilvēki tur nenāks. Tur tā lieta. Es atkal tādu kolorītu piemēru ielikšu, es esmu to jau citējis, bet pateikšu par savu dzimto Dunikas pagastu. Savu laiku, kad mēs aktīvi par to iestājāmies, man patika, tas bija senāk jau kāds gads 20 atpakaļ, ka bija tas nosādījums, kad uz katru pašvaldību ir jāved asfaltētam ceļam. Ļoti labs likums. Solījums. Par MK noteikumu. Jā, par noteikumu. Un es gribu tagad pateikt paldies valdībai, šis solījums ir izpildīts. Tikai kādā veidā, ja? Es tagad ciniski teikšu, kā kurzemnieks, kā dunicnieks, ja? Tātad nevis uzlika asfaltu uz Duniku, bet likvidēja Duniku kā centru, ja? Es saprotu, tas mazliet ciniski skan, bet ļoti uzskatām, kas parāda tiem cilvēkiem, bet tā atkal ir mūsu atbildība, mēs šādus cilvēkus izvēlamies, pieliekam pie varas, un kā es atkal saku tā ciniskā veidā, ja tu uztici Zaglim, teiksim, dzīvokļu atslēgas nemitīgi 3 reizes pēc kārtas. Ko tu brīnies, ka tev telzors jāpērk katru gadu jauns, ja, ka tev, es atvainojos, tā ļoti uzskatām. Tas ir tā, un šajā gadījumā par ceļiem ir tas pats, vai ne? Kad tu teici, mēs runājam, bet kāpēc nav šīs programmas? Kāpēc mēs atkal nevaram, kāpēc mums nav tās naudas, vai ne? Līdz ar to, tad, kad mēs visu šo apskatāmies, kamēr, un, protams, tā pārspēlētā birokrātija, tur tagad kaut kāds plāns ir, ja? Es ceru, ka tur kaut ko arī mazinās. Tas, protams, arī ietekmē, ja, un visas tās kontrolējušās institūcijas, kas brauc rindā pie tā uzņēmēja. Ja. Bet tie manis iepriekš minētie faktori, kamēr tie netiks atrisināti, nevajag sapņot par kaut kādiem tur inovācijām un tā tālāk, kas, protams, ir laba lieta, bet elementārākās lietas jāizdara. Tas tāpat kā mājās. Ja tev mājās nav pamat ēdiena, ja tev nav maizes, kartupeļu vai makaronu, ja, un ja tu tagad saki, nē, es te kaviāru, uz kā to kaviāru liks, ja tev nav es to kaviāru tagad te gādāšu, un mēs visi ģimeni to kaviāru augām dienām ēdīsim. Tas tā vienkārši nestrādā. Tieši tā. Tādēļ jāsako visiem ir līdzi, un tāpēc ir